Šeit ir daži svarīgi vārdi, kurus vajadzētu zināt katram, kurš patiesi vēlas iepazīt savu pravieti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viņa dzīvi un viņa ceļu. Ibnul Qayyim, rahimahullahu ta'ala, teica, ja cilvēka laime šajā un nākamajā dzīve ir saistīta ar pravieša vadību, tad katram, kurš vēlās sev labu un vēlās glābšanu, ir jāiepazīst viņa dzīve, viņa piemērs un viņa ceļš. Tā cilvēks iziet no nezināšanās un kļūst par viņa sekotāju. Cilvēki šajā ziņā atšķirās. Daži dara maz, daži dara daudz, bet daži paliek bez šī labumu. Un labvēlība ir Allaha rokas. Viņš to dod, kam vēlas. Allah ir vislielākās žēlastības devējs. Es lūdzu Allahu, lai viņš dāvā man un jums mīlestību pret pravieti Muhammad, miers un svētība, lai ir par viņu, spēj sekot viņa pavēlēm un atturēties no tā, ko viņš aizliedza. Ak, Allah sūti svētību Muhammadam un Muhammada ģimeni, kā tu sūtīji svētību Ibrahīmam un Ibrahīmam ģimeni, un svēti Muhammadu un viņa ģimeni, kā tu svēti Ibrahīma un viņa ģimeni. Patiesi, tu esi salvas, cienīgs un cildens. Un salva pieder Allaha pasaulu kungam.